Čau visiem! Esmu pie upes viens pats ar fīderīti un esmu Salasgrīvā. Salacā pirmā reize te, jau gadiem domāju par atbraukšanu uz šejien. Un beidzot, mani brīvdienu plāni ir galīgi izjukuši. Un tad nomainītos uz braukšanu uz Salacu. Protams, pie upes biju pēc 8 kaut kur, jo nekad te nebija bijis, kamēr izstaigāju, kamēr atradu kādu vietiņu. Skatieties, kas man tur sanāks pa to dienu, ko es saķeršu, kādas zivis. Ko pusi uz pusi. Salmo universāls ar salmo fīderīti uztaisīs. Un vēl klāt pirmo reizi paprovēs tādu te no Trapera bioaktivātoru. Pasūcās, tikmēr saliksim makšķerkārtas. Kā iemet tukšu barotavu, tāds opis nav. Tad paskatīsimies, kas te ir, kad iedos viņu barību. Hop! Atkal aizgāja. Nē, jānomaina barotava ir šitā beigi durās tajā kantī. Un tagad uzliks groziņu virsū. Manīs redzēs, it kā vajadzētu būt labāk, mazāk tajā kantī tur iesprūst. Te vismaz jūt, ka zivs galā ir. Nu, un ātrāk uznāc augšā. Neiesprūda kantī. Kas tur ir? Zivs tāpat aizgāja. Kā tā? Ir. Zivs atkal aizgāja. Briesmoņi reku. Tur bija kaut kas labāks. Jau kaut kas lielāks bija. Redzēt, ka barotava arī uz sānu aiziet. Tā, nu beidzot realizēta zivs. Plicis. Beidzot izsitos caur tām dūņām un kantīm visur.
Redz, te maziņš plicīts. Garā. Nu neko. Hop. Un atkal kantī iegāja. Un aizgāja laikam. Nē, vēl ir galā. Baigi smuka raudiņa. Dikti smuka. Tāds te patoniņš. Gandrīz aizgāja. Varbūt pēc kādiem 100 metieniem tur tās dūņas būs kaut cik iztīrījušās jau. Būs mazliet vieglāk izvilkt. Tur ir kaut kas dikti smuks. Atkal kantī iekšā. Nē. Nāc pāri. Ai. Aizgāja. Ir klips norāva. Un kā to vienu kātu noņēma nost, viņš man tikai traucē. Tās capītes tāpat ir daudz un biežas. Un turpināšu tikai ar vienu fīderīti. Tāpat ļoti daudz zivis aiziet tajā kantī un tajās dūņās projām. Principā no kādām 4-5 es tikai vienu izvelku. Uzreiz atkal un ir kaut kādā dūņā. Un zivs aizgāja. Ne, ir vēl galā. Bet maziņa. Rudulis. Tāds te rudulīts. Laikam beidzot zivi dabūja krastā. Kaut kāda kas tas ir. Plicis. Jā, plicīti. Visu laiku kaut kādas dūņas vai tukšās copes vai tur kaut kur iestādās un tā zivs aiziet. Nu, un kur tad draudziņi tagad viņu tur iebakstīja? Labā. Viss gatavs. Re, kur šodienas lielākais loms. Šitāds te. Šitāds te mežonis. Tā, labi, paprofēs uzliksim kukurūziņu. Šitādos tempos man tie tārpi nepietiks. Zivs, protams, ka nav. Bet redz, kukurūzu arī čamdīja. Kaut kādi tādi citieniņi bija uz kukurūzu. Galvenais interesanti ir, kā iemet tukšu barotavu. Tā principā copas nav. Kā iemet ar barību. Tā uzreiz ir copīte. Tā kā
vairāk laikam piesaista tā barība uzreiz. Man gan vēl ir sliekas, tāds diezgan vecs, kāds pāris nedēļas, man liekas, jau stāv leduskapī. Neesmu skatījies, kas viņām tur ir, paņēmu līdzi. Un pinki, nezinu, ļoti veci. Vispār sarāvušies tur līdz minimumam. Vēl tos var paprovēt uzlikt. Nu, kukurūza neinteresē. Gribējos sākumā pielikt barībai melasi klāt, bet aizmirsu, samitrināju jau barību. Un to melasi atcerējos tikai pēc tam. Tā kā šoreiz bez melases. No, kārtējais. Loms, opā. Kaut kāda sāles vēl pa vidu. Pagaidām vēl ir zivs. Pagaidām vēl ir. Opā, plicīts. Nu, ko šodienas lielākais loms? Tāpēc nāca tik smagi. Te jau ir vesela čupa jau. Zāles vēl. Nu. Tak. Tak, paņēmu 4 sažūšus pinkus. Te man viņi ir. Riktīgi tādas liekas gan nebūs šodien. Attaisīju to bunžiņu vaļā, tur visi baigi slikti. Tām sliekām. Atkal kaut kādas zāles. Un zivs aizgāja. Nu, kaut kā tā. Piecārt zivs ir un tad tajās dūņās kaut kā iesprūst un viss aiziet. Nē, aizgāja. Nu, tā ir, ka ceļ augšā. Nevis ar tīkliņu paņem. Un stājām tās mazas zivis te līdz krastam nonāk. Tas pašas nobumbulē. Labi, vēl jau laiks ir. Vēl jau laiks ir saķert. Lai gan tagad reku mazi pīļēni izpildēja. Pīļu mamma ar pīļēniem mazajiem. Lai aizpeld un tad metīs. Kad smieklīgi viņi tie mazie. Tā, jā, lēnām tuvojās pusdienas laiks. Tas čopītas tā kā, retākas paliek. Jau vairs tā kā no rīta puses. Pilns ar mazajām zivīm. Dažāda kalibra. Sākot no tādām centimetru līdz pat 7-8 centimetru garām. Nevar tikai saprast, kas tās tādas ir. Nu, kā nomainīja pinkus uz baltajiem. Uzreiz pirmajā metienā kaut kāds sīkaļa pieteicās. Izskatās arī maziņš plicis. Nu, nāca. Jā. Kāpēc tur nekas lielāks nepienāk? Tikai šī tāda sīkie apgrozās. Bija arī viens baltais sapaliņš. Tāda izmēra, to es palaidu uzreiz vaļā. Nu, un pārējie šitie pliči. Pliči, pāris raudas, pāris ruduļi. Viens maziņš breksīts tāds. Arī pliči izmērā. Kas te ir pa salātiem trausmas?
Vienkārši tie pussažūšie pinki nepatika. Ir. Nav. Aizgāja pusceļā. Tā, ka man liekas, ka man āķis jānomaina. Kaut kas ar to āķi arī nav. Nepietiek ar tām zālēm, te jācīnās te vēl. Pašā sākumā tās zivs nodilst. Labi, iemetīs vēl šito pēdējo, kamēr tie tārpi virsū ir, un tad nomainīs, uzliks citu āķīti. Nu, būs uzreiz capa vai nebūs? Ir. Apa. Ir, zivs ir galā. Kaut kāds maziņais. Atkal plicis. Kā tāds mazulis. Tā, labi. Nomainīsim āķi. Kas pa? Ir. Tas saka, aizgāja atkal. Aizgāja arī. Kas te? Nu, jau ir. Nu, ir galā, nu. Šo pat īsti nenogrima jau paņēma. Nu, zivtiņa ķeries. Sākumā kaut ko paknabināja. Atkal ir kaut kāda zāle. Sākumā paknabināja droši vien tos tārpus nosita nost. Tad apskatīsimies. Tur jau ir salāti virsū. Kur tur var zivs paņemt, viņai ir jābūt veģetārietei, lai šito te kunkuli paņemtu. Nu, tūlīt būs pīle man auklā. Nu. Nu, bioaktivātors baigi nestrādā. Kaut gan tas smarža viņam ir stiprāka, tai barībā ar to bioaktivātoru. Nu, kaut kāds staipīšana ir. Un atkal dūņā iegāja. Tur bija kaut kas smuks. Nu kā tā? Ko lai jau tām dūņām izdara tur? Jau kurais smukais kukainīts aizgāja. Un tā es pat nesaprotu, kas tas ir pa kukainīti. Nu, kas tur notrūka? Nekas nenotrūka. Kāpēc tāda? Nesmuka skaņa bija. Jāpaņem putu plastu. Nu, tagad pēc kārtas paprovēšu te tādus te zemene, breksis, ķiploks un vaniļu. Izprovēšu te visādus
Esmu varbūt kaut kas lielāks paņem. Un vēl ko es vēl vienreiz paprovēju šo te mākslīgo motili. Tā viņš jau man pagaidām nav nesis nekādus rezultātus, varbūt, ka te viņš nostrādā. Nu, tur nāk zivs ar visām zālēm. Tur zivs droši vien miniatūra un zāles, kad pāris kilogrami. Jo, haidī. Lūdīt atkal nobumbulēs to zivu. Nu, rīktīgi turi. Es nezinu. Vienkārši tagad ķieģeli vilkt ārā. Zivs jau sen jau vairs nav. Opā. Nu, paskaties, kas vienkārši te... Šitāds te bambālis. Tur tās zivs sen jau norāvusies, kamēr es te stiepju. Tā te paskaties. Čiki. Nu. Ar visu to putuplastu. Paņēmu putuplastu. Uzreiz šitāds te ķekars galā. Nu, kur te tāda mazāka bumbiņa reku. Paņemsim, uzliksim vēl vienreiz tāds. Un šitāds te mazs bumbulīts. Vai noturēt 3. Viņam vajadzētu likt uz kājiņas šitajā pusē, bet to es pēc tam uzlikšu, kad šitos tārpus nozelēs. Tā, nu, iemetam iekšā. Redzat, ja? Viss āķīts. 3 baltie un āķīts gaisā ir. Tie celtniecības putuplasts, piemēram. Viņu arī var lietot, bet viņš tā neceļ augšā. Tur būs liela bumba un viņa labākajā gadījumā 1, 2 veltos pacels tikai. Te ir daudz mazāks tas bumbulīts un daudz labāk ceļ. Tak. Nu, atkal šaizīte. Kaut kāda baigā copīta bija uz to putuplastu un bija uzlīdz tievu pavadiņu 0,12 laikam un noknieba man āķi nost. To putuplastiņu. Ir tāds maziņš sarkans bumbulīts. Nezinu, man liekas, ka jābūt uz sarkana bumbuli šodien. Te ir atkal savādāks āķīts bišķīt nekā tie pirms tam, ko es liku. Redzēsim, kas tur būs ar to āķīti. Būs labs vai atkal dabūs mainīt. Nu, tu beidzot pa ilgiem laikiem viena zivs līdz krastam tikusi. Tur ir vienkārši vājprātā, kas tur darās ar tām zālēm. Tur izšķamdīja krustām šķērsām to gultni. Tur ir visur tāds aizaudzis. Tur nav neviena brīva pleķīša, kur es varētu iemest. Beigās man nebūs nemaz ko parādīt jums, ko es esmu saķēris. Ja es te būtu kaut vai pusi realizējis no tā, ko es te vilku, tad gan būtu ko parādīt. Redz, kā tās piecērt un tās zivs nepaspēja uzreiz ieiet tajās salātos iekšā tā viss, nāk ārā. Tik līdz ieiet tajās salātos iekšā tā viss viņa ir projām. Nu, tāds te plicītis.
Tikko dabūju pārsēties visu. Es jau domāju, cik tad ilgi es tur to šoku līderu tur rīvēšu pret tām zālēm un pret to kantīti. Un ir kā metu tā aizgāja izbarotā. Pārplīsa šoks. Bija jau laikam norīvēts. Tagad dabūju visu pārsēt, uzsēt pa jaunam. Ir. Kaut kas maziņš. Super maziņš plicis. Vēl kādu stundu, pusotru pasēdēšu un tad jau taisīsies mājās. Pirmā copas pieredze šeit, Salocā pie jūras būs. Protams, gribējās kādu breksīti dabūt, pagaidām nav. Nu, atkal pīla. Hopa. Marcipāniņu uzpūtīs kukurūzē. Varbūt, ka tas breksīts tur ganās vienkārši. Tās sīkās tur ir tik daudz, ka viņš nenāk klāt, baidās. Viens tur baigi runājās krūmos. Tā, piektais āķis uzlikt. Uzlikt tādu tievāku āķīti. Redzēs, kā būs, tāpat jau nogāja viens. Kaut kas bišķi smukāks bija un atkal bišķi pavilki iegāja tajās salātos un viss. Aizgāja. Nu, vat. Šitāds. Trešais šodien. Brekšu ar mātiņu. Beidzot. Bļā, viens atkal zālē. Nākošajās zālēs iekšā. Ai. Nu. Karūsiņā. Nu, tāda neliela karūsiņa. Un ko uzkrāmēsim vēl vienreizīt. Varbūt tie nemaz nav breksīši, kas man tur visu laiku aiziet, bet karūsiņas. Tā arī var būt. Tā, brekšu aromātiņš. Nu, jau uzreiz capīt atkal. Ir labs. Un atkal kaut kādā iegāja, jo haidī, nu. Nu, no viena dabūja ārā, nākošajā iekšā. Rudulis. Bet nu startā it kā viņš baigi žiperīgais bija. Jā, aizgāja. Raudiņa. Tā bija raudiņa. Tā kaut kāda motorlaiva brauc. Nu jā, būs tieši pāri iebarotajai vietai. Viņi jau nemaz neredzēja, kur es iemetu, vai ne? Jau piekus no tās mētāšanas. Izots iemet. Vēl tās zivis tik ātri vilktās ārā. Būs pavisam labi. Kas pat copja bija uzreiz. Zivs vēl ir. Un salāti laikam arī.
Nāk. Izskatās pēc ruduļa atkal. Kaut kas nāk, nevar saprast. Ir zivs. Ja nevar saprast, nāk salāti vai zivs. Es laikam būšu atradis labāko āķīti šodien. Ai. Novārtīgi gali. Plicīt. Tagad kaut kā tās zivis rezultatīvāk ir. Laikam būs tomēr no tiem 5 šis vislabākais. Šis ir tā kā iepriekšējais ar garo kājiņu. Bet viņš ir tievāks. Pats āķīts tievāks ir. Droši vien tāpēc viņš arī labāk iedurās iekšā tajā lūpiņā nekā tas rasnākais āķīts. Nu, tāds te breksis. Smaržo jau dikti labi. Tāds, pēc tiem brekšu aromātiem, kas ir tā kā ne vaniļu, kaut kādiem cepumiņiem, kaut kas tāds. Ir zivtiņa galā. Tad pa vidam vēl ir kāds mālēpes, un tad vēl tajās iesprūst tās zivis. Nepietiek, ka tie salāti vēl tajās mālēpēs iet iekšā. Atkal rudulis. Šis ir ietis mazliet. Un liksim šitādu. Tā mākslīgo mutili. Sagraizīsim te. Viņš tur vairāk tirinās. Nu, kaut kas tāds zirneklis. Bet redzēsim, būs efekts vai nebūs. Ks. Pēdējais šīs dienas metiens un viss pietiek. Nu, kas te? Arī šodienas lielākais rudulis. Nu, tāds te. Nu, jau apskādējis kāds. Viss. Un šīs nots arī beidzam ar šo apskādēto ruduli. Un lūk, rezultatīvākais āķis šodien. Kā uzliek šito te āķīti. Te paudzes. Tā principā uzreiz tās copes daudz rezultatīvākas bija. Tā kā āķiem ir nozīme. Nu, nekā jau tad diži nav. Neskaitot to, cik man aizgāja, ļoti daudz. Reizes 4, man liekas, ja ne vairāk, aizgāja projām. Tak, Nu, dienas lielākā zivs karūsiņa. Viena rauda tāda lielāka un noslēgumā
rudulīts. Un lielākais plicīts, rekuri. Nu, tāds tas loms. Lai viņi kaut tālāk. Karūsiņi. Aiziet. Visi mājās. Šis tur nevar atčohnīties, tikko lēkājam. Nāt, aizgāja. Un tad otrs loms man ir rekur. Tas ir mans otrs loms. Nu ko, šodienas copi tā arī nobeidzām. Izrādās augšā karstums. Tāds labs lejā pie upes nejūtās. Tāds vējiņš un foršs vēss. Un jā, paldies Džekam, kas man palīdzēja mantas atstiept līdz mašīnai. Savādāk es līdz vakaram būtu nesis līdz tam stāvu laukumam. Tas ir normāls Džeks tev. Super. Jā, parunāju ar arī to kaimiņu, kas man blakus sēdēja. Tam viens breksīts neliels un trīs karūsiņus. Un kaut kād pāris sīkaliņas viņam tur bija saķērušās. Tas arī viss. Tagad es aizgāju projām, tā viņš atnāca manā vietā, tur, kur es biju sabarojis, tur parādīju, lai turpina. Varbūt viņam tur sanāks labāk nekā man. Jā, tāda tā pirmā pieredze te Salacā pie jūras. Neko. Kā saka, pirmie kucēni jāslīcina, vai arī, pareizāk sakot, pirmā salāti te jāķeksē ārā. Tā jau tiksimies nākošais, kādā citā vietā vai tāpatās. Čau visiem, jāsakas. Uzspiežiet īkšķīti un abonējam kanālu. Čau!